Vasarā veikali piedāvā vairāk nekā 100 dažādu marku saldējumus. Kā atsvaidzināti Ingman saldējumi Superviva zīmolu, kas vairākus gadus kampaņu būvē uz identiska principu. Kā garantēto balvu katram X-pircējam piedāvājot balto lāci. Mēs izlēmām tam radīt pievienoto vērtību. Bija svarīgi, lai cilvēki iemīlētu Alfiju viņu paši, nevis piesaistītā zīmola dēļ, tādēļ 3 mēnešus pirms pārdošanas kampaņas sākuma uzturējām Alfija tēlu, kas netika tieši saistīts ar produktu. Lai to izdarītu, mums bija jārada sprādziens un vispārēja rezonanse. Tāpēc izlēmām nolaupīt sabiedrībā plaši pazīstamo Radio 101 dīdžeju Tomu Grēviņu. Tika radīts nejaušs aculiecinieku video, kas parādīja, kā Grēviņš tiek nolaupīts sava tiešā ētera laikā. Radio tika sacelta tūlītēja ažiotāža, kad tajā bija spiests pieslēgties Egons Reiters. Grēviņu pazušanu uzreiz pamanīja klausītāji, aktīvi to komunicējot sociālajā tīklā Twitter. Tās pašas dienas vakarā video ar komentāru parādījās arī portālā Mango LV un pāris dienu laikā sasniedza 51 000 skatījumu skaitu. Intrigu paturējām 2 dienas, kad par Grēviņu nebija nekādu ziņu. Pēc tam Toms atgriezās ēterā kopā ar savu nolaupītāju, paziņojot, ka tas bijis lācis Alfijs, kas vēlējies kopā nosvinēt sālsmaizes balīti. Tikmēr mēs bijām sagatavojuši lāču mājaslapu un kontus sociālajos tīklos Twitter, Draugiem LV un Facebook, kā arī pavisam reālu lāču dzīvesvietu – māju uz jumta pretī galerijas Rīga terasei. Tās pašas dienas vakarā lapas apmeklējums sasniedz 8000 un cilvēki par to runāja Twitterī. Sasniedzis auditorijas uzmanību, Alfijs katru dienu publicēja bloga ierakstu, kas stāstīja par viņa ikdienas gaitām un aktuāliem notikumiem sabiedrībā. Lai radītu vēl lielāku tēla vērtību, izgājām arī ielās, ļaujot Alfijam piedalīties dažādos pasākumos. Cilvēkiem dalījām arī nelielas dāvanas, Alfija īpašās nozīmītes. Nākamais solis papildus aktīvajai ikdienas komunikācijai bija radīt atkārtot uzmanības vilni. Mēs izlēmām novietot binokli uz galerijas Rīga jumta pretī Alfija mājai, aicināt cilvēkus tajā ieskatīties un pēc tam nākt uz www.lāčumāja.lv, lai ieraudzītu, ko lācis domā tieši par viņiem. Savukārt Lāču mājā mēs ievietojām kameru, kas fiksēja katru binokļa apmeklētāju. Ieejot mājaslapā un ievadot laiku, bija iespējams ieraudzīt, kā lācis uz tevi skatījies. Pēdējais solis pirms vasaras pārdošanas kampaņas sākuma bija atklāt Alfija piederību zīmolam Ingman, paveicot to ar plašu rezonanci. Šajā laikā ir būtiski aicināt cilvēkus uz labiem darbiem, un arī lācis vēlējās paveikt ko paliekošu. Tāpēc izlēmām, ka par katru unikālo klikšķi Lāču mājaslapā Alfijs ziedos saldējumu Latvijas bērnu namiem. Cilvēku atsaucība bija milzīga un mērķis tika pārsniegts 4 reizes. Kopējais uz 43 bērnu namiem ar 2119 bērniem aizvesto saldējumu skaits bija 9160. Kampaņas kopējie rezultāti bija lieliski – 4300 sekotāji Twitterī, 970 Draugiem LV un 114 Facebook. Kampaņas laikā tika pārdoti 521 000 saldējumi.